Labdien! Klāt ir ceturtdiena un Radio 1 ēterā izskan ceturtdienas rupors. Mūsu šīs dienas viesis ir Inta Ūbele, Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes direktore. Labdien! Labdien! Jūs esat strādājusi par skolotāju Dunavas 8-gadīgajā skolā, Jēkabpils 1. vidusskolā. Esat bijusi docētāja Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, kā arī pasniedzēja Rīgas kultūras koledžā. Tāpat bijāt Jēkabpils domas galvenā māksliniece, bet tagad esat Jēkabpils Tautas teātra režisore un Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras pārvaldes direktore. Pastāstiet, lūdzu, kurš no visiem šiem ieņemamajiem amatiem ir bijis jums vistuvākais? Tad, kad es sāku strādāt Dunavas skolā, un es nostrādāju 1 gadu, tas bija tikko es biju beigusi Lietišķās mākslas vidusskolu, un tas bija agrīnā jaunībā. Ja mēs runājam par to, kas ir paticis labāk, tad tas, ka jūs minējāt, ka es esmu docētāja kultūras koledžā un arī vienā no augstskolām, tad tie vairāk ir tādi mani vieslektori darbi, kuri ik pa laikam, tad, kad mani uzaicina, tad šī tikšanās ar auditoriju un manas lekcijas ir vairāk tādas vieslekcijas. Dunavas skolā, jā, es nostrādāju 1 gadu, es biju pēc Lietišķiem, es biju meitēns ar trakām idejām un Lietišķos visi tādi mēs bijām. Un tad cieši man atved uz Jēkabpili. Un tad es ļoti ilgus gadus, kas šeit nav parādīts, es arī biju pilsētas bibliotekas galvenā māksliniece. Es nostrādāju kādus gadus 15. Teātra režisoris esmu jau 21 gadu. Un par šīm starpām vēl ir arī beigtas 2 augstskolas. Viena no tām ir Mūzikas akadēmija, režijas nodaļa, un tad arī Kultūras akadēmijā mākslas speciālists. Tā kā, ja mēs runājam par to, kas man ir paticis vislabāk, es domāju, ka es tā nemaz nevaru nodalīt. Es esmu tāds, manuprāt, cikliskuma cilvēks, un tāpat kā dramaturģija arī dzīvē ienāk notikums un izmainās apstākļi un situācija. Un tad, kad tev kaut kāds viens posms ir piepildīts, tad ir nepieciešami kaut kādi citi jauni izaicinājumi. Tad, kad es kļuvu par pilsētas mākslinieci, tas arī bija tāds izaicinājums, jo ļoti daudz lietas, tad, kad mēs sākām kā komanda strādāt kopā, pilsētā notika, un tagad, atskatoties uz to, tādos lielos vilcienos, manuprāt, nemaz nav kauns par to, ko mēs kopā izdarījām, jo mēs sākām domāt, kā pilsēta izskatīsies māju fasāžu krāsojumos, kāda būs reklāma, kā viņi iedarēsies pilsētu vidē. Mūsu laikā tap arī pilsētas svētki. Manuprāt, ka jebkurā darbā strādājot ir jābūt šai te, lai tev pašam nav garlaicīgi, tā, lai tu aizraujies, tā, lai tu gribi kaut ko darīt. Nu, tad atbildot uz jūsu jautājumu, kurā no šiem te posmiem man ir bijis visinteresantāk, tad es varu teikt, ka man interesanti ikvienā šī dzīves posmā, tāpēc, ka man ir interesanti strādāt, kad ir process. Jūs neesat strādājis vienkārši strādāšanas pēc, tas ir bijis jūsu sirdslieta. Jā, man patīk apkārt dedzīgi cilvēki, kas aizraujas ar idejām, ar trakām idejām, un varbūt tāpēc es esmu piekritusi arī kultūras koledžā lasīt lekcijas, un man tās ir 6-7 lekcijas gadā, un tā ir atkal satikšanās ar jauniem cilvēkiem, kas citādāk skatās, redz kultūras dzīvi Latvijā, procesus, domāšanas procesus, ideju procesus, valsts procesus, ja. Un tad, kad es dodos pie viņiem uz lekcijām, tad patiesībā uz šīm lekcijām vairāk gatavojos es nekā viņi, ja, jo un tas ir arī, tā ir saskarsme, jo cilvēks paliek tāds, viņš ieiet tādā savā komforta zonā, tad, kad viņam nav nekāda izaicinājuma, ja neliela satricinājumu. Un šie jaunieši arī iedod tādu drusku tādu pātrinājumu dzīvei. Jā, jūs iepriekš minējāt, kad jums patika domāt par to, kādas izskatīsies mājas, kādās krāsās, vai tas nav tāds sava veida ikviena cilvēka sapņa piepildījums, ne tikai domāt, kā būtu skaisti, bet arī spēt to daudz ko no tā visa realizēt? Es jums izstāstīšu vienu stāstu. Daudz gadus atpakaļ mēs kopā, un arī tā bija mana ideja, sākām realizēt uz Ziemassvētkiem gaismas projektu pilsētā.
Un katru reizi jūs redzējāt, kad parādījās uz vienas ielas apgaismojuma kokos, Kena parkā, uz tilta, Vecpilsētas laukums. Un tā patiesībā ir tāda pat drusku egoistiska lieta, jo tanī brīdī, kad es ieraugu un redzu, kā tas būs, un ja tas būs labi, un ja tas patiks arī citiem, ja tas emocionāli uzrunās arī citus, faktiski tas ir tas gandarījums, ko es gūstu. Es gūstu gandarījumu no citu cilvēku pozitīvajām emocijām. Un es redzu, ka tas ir viņam tāds patīkams pārsteigums. Un tas ir prieks. Un redziet, tas ir arī visās citās lietās. Tāpat, man liekas, tas radošiem cilvēkiem ir ļoti raksturīgi. Tanī brīdī viņi nedomā par to, vai viņi ar to nopelnīs, cik viņi par to nopelnīs, cik daudz laika viņi patērēs sava, cik daudz, jo radošiem cilvēkiem darba diena nesāks 9 no rīta, nebeidzas 5, jo tās idejas dzīvot tai privātajā telpā. Un tad, kad strādā pie radošām idejām, ir pietiekoši liela pieredze un ir pietiekoši dzīvē dabūt puni, ja, kā viena lieta ir šo ideju izdomāt, kā viņi varētu izskatīties, kas tas varētu būt. Un otra ir, kā tīri praktiski, kā tīri tehniski to realizēt. Un šīs 10 gadu pieredze strādājot arī pilsētā par pilsētas mākslinieku ir daudz lietas arī man iemācījuši domāt tehniski un pragmatiski un praktiski. Un tā ir arī ļoti laba pieredze. Vai šobrīd nav tā, ka jūs ejat cauri pilsētu un jums tās domas tāpat rosās par to, kā varbūt vajadzēja, varbūt nevajadzēja? Nē, ik pa laikam ir pagājis gads un drusītiņ, kā es esmu kultūras pārvaldes direktori. Jā, bet es ik pa laikam, kad kaut ko ieraugu, es jūtu, ka man acis uzreiz automātiski, tīri profesionāli ieraugu kaut kādas lietas, un es pamazām mēģinu sevi atradināt no tā, ka neskatīties tīri profesionāli uz tām lietām. Tas, ka braucot šogad, un es redzu, ka pie lielā sniega nedeg Kena parkā kaut kā tur, zinām, daļa krāsaino bumbu, es it kā privāti caur sevi, jā, es ļoti daudz lietas, teikšu godīgi, izlaižu tā privāti caur sevi, un man patīk, kā strādā mani kolēģi, man patīk, kā darbojas pilsētas radošie prāti. Man liekas, ka viens nekad nav cīnītājs, un pie lieliem projektiem un domājot par pilsētu ir ļoti svarīga šī sadarbība un šī apvienošanās. Kurš no visiem jūsu amatiem ir jums ļāvis visvairāk izpausties kā radošai personībai? Droši vien man pamatprofesija. Man pamatprofesija ir teātra režisors. Un teātra režisoram ir tāda iespēja, ka mēs esam trenēti uz to, ka vērot šo dzīvi, šo telpu, jo skatu arī telpu, un pilsēta arī ir telpa, un pilsētas noformējumi, pilsētas notikumi ir tāpat kā uz skatuves, jeb kā nelielā lugā. Un droši vien tā režisoriskā domāšana, šo notikumu skatījums tādā kontekstā, pilsēta telpā, laika telpā, tas ir tas, kas man palīdz jebkurā darbā. Kā ir ar, zinu, ka māksliniekiem vienmēr ir kaut kas nepiepildīts. Kā jums ir ar režiju? Vai jums ir kāda luga, varbūt, ko jūs gribētu iestudēt, kas līdz šim vēl nav izdevies? Režisoram ir interesanti domāt laika telpā, un visinteresantākās attiecības teātrī ir attiecības starp vīrieti un sievieti, jeb arī attiecības starp cilvēkiem. Ar lugām ir tā, ka viņas pašas pie manis atnāk. Man pašai personīgi kā režisoram patīk strādāt vairāk ar lugām, kuras saucas par psihodrāmām. Bet tas, kas man kā režisoram ir saistoši un ko es ik pa laikam pārlasu, un es neko jaunu šī reizē arī nepateikšu, tad man vienmēr ir licies, kas ir pasaules līmeņa klasiķis. Tas ir Mihails Čehovs un Antons Čehovs, ja, kas šīs viņa cilvēku psiholoģiskās tādas attiecības kādā veidā
viņš risina cilvēku likteņus ar ārkārtīgi lielu smalkjūtību, pieskaroties tādām vissarežģītākajām cilvēciskajām lietām. Un tāpēc es nevaru nosaukt vienu autoru, vienu darbu, ko es gribētu, ja neesmu varējis iestudēt, jo galu galā to jau man neviens nav liedzis darīt. Ja? Bet acīm redzot, katram darbam pienāk savs laiks, un tanī brīdī režisors jau diezgan daudz lasa lugas. Un tanī brīdī, kad tu jūti, ka tev sakrīt režisora tēma ar autora tēmu un tēmu, par ko tu gribi runāt vispār, un kad tev ir jautājumi, ko tu pilnīgi neapzināti, dažādos pusmiega un miega stāvokļos, ka tik pa laikam tava zemapziņa atgriežas pie kaut kādas lugā uzrādītas, uzrakstītas situācijas, pie kaut kādām cilvēciskām attiecībām, un ka tev rodas jautājumi. Jo nevienu darbu režisoram nevajadzētu iestudēt, ja viņam pašam ir pilnīgi skaidrība, kā to izdarīt, un ja viņam pašam nav daudz jautājumu sev, ko uzdot, kāpēc. Un tanī brīdī, kad ir šie jautājumi, kad tu režisors uzdod sev jautājums, kāpēc, ja, tad sāk šis iekšējais process, un tad ir interesanti. Un atkal tas ir stāsts par to, ka vienmēr ir interesanti, ja vienmēr ir labi strādāt pie tādiem projektiem un pie tādiem darbiem, kur tev pašam to ir interesanti darīt, kur tev nav garlaicīgi to darīt. Tā kā es domāju, ka pienāks laiks arī Čehovam. Bet tā jau laikam ar visu dzīvē ir principā izdodas tikai tas, kas patiešām no sirds patīk un ir tūs. Jā, un tam notikumam ir jāizaug. Viņš to nevar viņu tā izdomāt, radīt. Tā ir daudz un apstākļu sakritība, kad kaut kas notiek, kaut kādas lielas lietas dzīvē notiek. Un tāpat arī tos darbus, ko es iestudēju, tā ir kaut kāda apstākļu sakritība, viņi paši kaut kā atnāk. No latviešu autoriem man vienmēr ir bijis interesanti Lelde Stumbri, jo viņas lugās ir iešifrēts nedaudz noslēpums un nedaudz tāds sapņa vīzijas klātbūtne, ja, un tad tu tā mēģini kārtiņu pa kārtiņai preparēt un saprast, kas tur īsti ir. Viņā ir vienmēr tā drusku paslēpts, tas izrādes kodols. Un skatītājiem ir iespēja pafantazēt vairāk, vai ne? Skatītājiem ir iespēja, tu vari skatītājs vest notikumam līdzi, viņš neatnāk. Ir svarīgi, ka izrādē skatītājs kļūst par līdzdalībnieku, pilnīgi nejauši, kā aktieri notikums, situācija ved skatītāju līdzi, un viņš iet līdzi, un viņš nezina to finālu, pie kā viņš nonāks. Vai tas, ar ko jūs esat nodarbojusies līdz šim, tas ir ar kultūru visdažādākajās variācijās un veidos, ir tas, par ko jūs arī sapņojāt bērnībā? Es esmu lauku bērns, un mums bija pāri ceļam, bija lielas mājas, skaistas mājas, tās bija skolotāja mājas, man vecāki un mamma bija skolotāji, un apkārt mēs šīs mājās, tajās lielajās, viņas saucās Žagaru mājas, bija liels skaists pagalms. Un tur mēs kaimiņu bērni pulcējāmies, un mēs ļoti daudz spēlējām teātri. Es domāju, ka daudz bērni tā dara. Varbūt tas bija kaut kur, ir jau kaut kādas lietas, ko Dievs mūsos ir ielicis, ieprogrammējis, ja, un labi, kā viņas kaut kā dzīvē tad arī tā sakrīt. Un, jā, tas nozīmē, ka acīm redzot kaut kā tā. Bet tādā apzinātajā vecumā vai nebija kaut kādas jau izteiktas profesijas, kur jūs tā kā vēlējāties apgūt? Jā, es jau no 5. klases zināju, ka es iešu studēt uz mākslas vidusskolu. Viss ir izdevies. Es domāju, ka ar šo mēs arī varētu doties nelielā mūzikas pauzē.